Un mūsu sūtnis saka tā: šī lieta ir izbeigta, vairāk viņā neko nedarīšu. Un tad paskaidro, kāpēc. Sloskāns jau ne pirmo reizi ir iekļauts apmaiņai, pret Krievu, kā saka tie, kas izcieš cietumu Latvijā vai Polijā. Viņš ir iekļauts poļu listē uz apmaiņu, bet viņš nav piekritis. Viņš ir teicis, ka viņš savu sodu izcietīšot šeit Krievijā, un tad palikšot šeit pie savas diecēzes, pie sava ganāmpulka. Un līdz ar to bīskaps izdarīja to soli, kā izdarīja Maksimēls Kolbe. Kad viņš tika uzrunāts, viņš teica, ka viņš šajā kamerā samainīs kādu citu, un viņš samainīja pret citu latvieti. Pats palika cietumā, un tam latvietim viņš bija tēvs, viņam bija daudz bērnu. Tā ir tāda liecība. Un ar to viņš arī to savu devīzi upuris par brāļiem ir katrā dzīves posmā, katrā vēstulē, ko lasam, ar to viņš to savu misiju uz katra soļa pildījis. Un mani kolēģi, kas arī bija, viņi saka, ka es ļoti daudz pieminēju patriotismu, bet, kad ir runāts ar Smeltertēvu, ar Brūmani bīskapu un Justu, tad tas patriotisms arī ļoti no viņiem staroja, jo tā mana doma bija saprast, kas bija Krievijas posmā Sloskānam, kas viņam bija šeit Latvijas posmā, kad bija Ulmaņa laika posms, un kad viņš aktīvi šeit darbojās kā garīgais tēvs seminārā. Un mēs zinām Peņķiša tēvu, pēc tam arī, kas bija garīgais tēvs seminārā, viņa skolnieks. Un mēs zinām daudzus citus viņa skolniekus. Un līdz ar to, izejot kopā, kā man teica Anglijā tas pasniedzējs, tu nepēti viena, bet tu ej kopā ar bīskapu. Un līdz ar to, izejot tiem visiem postiem kopā ar bīskapu, ir skaidrs, ka to, ko viņš ir ļoti gaidījis, to neatkarību, mūsu valsts neatkarību, un to, uz ko viņš ir ļoti cerējis, un to, ko viņš ir mācījis saviem skolēniem, arī lajiem, Luvernas Katoļu universitāte, arī daudz dzintarieši. Tad, kad Latvija būs neatkarība, jūs kā speciālisti būsiet vajadzīgi atkal Latvijai. Un tad jaunāki atgriezās, kā jau mēs runājām, 3 priesteri, kas bija gados jaunāki. Un līdz ar to tas posms tā ir gājis cauri tam, tā valstiskai mūsu arī tai okupācijai, un tā sēkla, ko bīskaps ir iesējis Latvijas zemē tajos 11 gados, bet reāli tie bija darbībai aktīvi tikai 6 gadi, tad viņa pēc trimdas atkal ir atgriezusies ar priesteriem, ar bīskapiem, tā kā praktiski tas posms, tas viņa mantojums, arī kā bīskapa Veļslavas Sloskāna fondam, tas mantojums, tad viņš tā ļoti ir atpakaļ pie mums. Pirms kā es dodu vārdu Sloskāna fondam, jo Latvijā mums Sloskāna fonds, mēs darbojamies, paskaidrosim, ko mēs darām.